Mēs šeit bieži runājam par bērnu kā mūsu prioritāti, taču vai šī prioritāte atspoguļojas tajā, kā mēs tērējam nodokļu maksātāju naudu? Šodien es pamatoju pieprasījumu ministrijai saistībā ar informāciju par ministrijas IT iepirkumiem. Publiski izskanējušas ziņas, ka viena datorpeles vada cena iepirkumā sasniegusi 84 eiro. Ja šie skaitļi ir patiesi, mēs runājam par simtiem tūkstošu eiro, kas iztērēti bez saimnieciskas loģikas tikai par vienu komponenti. Un šeit maza piebilde. Mēs runājam par parasto datorpeles vadu. Ja jūs ieiesiet datorveikalā, jūs nopirksiet ābola datorvadu par 40 eiro. Kā bijušam skolas direktoram man grūti paskaidrot skolotājiem, kāpēc viņu algām naudas nepietiek. Mēs redzam, ka tiek tērēti miljoni tajās pozīcijās, kuras varētu un vajadzētu ekonomēt. Šobrīd rodas iespējas, ja tā ir Eiropas Savienības struktūra fondu nauda, tad to var tērēt nesaimnieciski, it kā tā nebūtu mūsu visu nauda. Īpaši griezīti tas izskatās kontekstā ar konkrētiem projektiem, kur, piemēram, apmācībām vien tiek tērēti 216 000. Kamēr ministrijas pārstāvi nespēja sniegt pilnīgu informāciju par izdevuma pozīciju lietderību. Man ir grūti paskaidrot, kāpēc ministrijas šajos iepirkumos pazūd nauda un nauda tiek virzīta datorvadiem. Mūsu mērķis ir panākt, lai katrs cents kalpotu motivēta un zinoša skolēna izaugsmē, nevis barotu, necaurspiedīgu, negodīgu, sarunātu iepirkumu mehānismu, kas jo īpaši ir izpaudies pēdējās dienās. Citas ministrijas tā saucamā IT karteļa lietā. Paldies!